Labdien, Normans Ozoliņš. Šodien es gribētu runāt par lūkšanu tuneli. Proti to tuneli, kuru Kristīgā radio prezidents Stalbergs noniecināja Nātana Morisa sapulcēs. Jā. Viņš teica, ka tas nekas nav, tas ir kaut kāda tur ākstīšanās. Tātad šodien gribētu parunāt par to pēdiņās ākstīšanos, ko Stalbergs nosauc tā. Jā, lūkšana tunelis. Kas tas ir? Tas ir kaut kas, kurā mums jāieiet. Tātad jāatstāj savu komforta zona un jāieiet tunelī. Un redzi, kad tu esi iegājis tunelī, tu esi atdalīts no savas komforta zonas, kurā tu biji iepriekš. Tu esi atdalīts no visa, kas ir ap tevi, iepriekš bijis. Tu esi tunelī. Un redzi, tunelī ir kāda virzība uz priekšu, tāpēc tas ir tunelis. Tunelis, kā lūkšana tunelis, kurā ieiet, kas varētu arī būt kā tavs lūkšana kambars. Angliski prayer closet, lūkšana kambars, nodalīta vieta, kurā ieiet. Kad tu esi iegājis, tu esi nodalīts no visa, kas ir ārpusē. Tu esi iegājis. Un redziet, tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši klinisko nāvi, viņi arī saka, ka viņi ir iegājuši kaut kādā tunelī, pa kuru viņiem ir bijis jāiet, bet kur galā viņi ir redzējuši gaismu. Viņi ir gājuši uz gaismu. Un redz, tieši tāpat ir lūkšana tunelī. Tev tajā jāiet, bet tu redzi gaismu, un tā gaisma ir Kristus. Un tev ir jāvirzās. Tu nedrīkst stāvēt uz vietas. Tev ir jāiet. Jo ir rakstīts, tuvojieties Dievam, tad Dievs tuvosies jums. Jēkaba 4:8. Tātad. Kā jūs tuvojaties Dievam? Parādiet man. Es atceros vienā mācītāja konferencē Maskavā, ka es biju sen jau 91. gadā. Tur bija tāds Leitons Fords, kurš jautāja, kā jūs tuvojaties Dievam? Parādiet man. Es gribu redzēt. Nu kā? Ir rakstīts tuvojieties, nu parādiet, kā jūs viņam tuvojaties, nodemonstrējiet man. Viss tā palika domīgi. Es atceros, mēs tuvojamies Dievam, mums iedod lapiņu ar lūkšanām baznīcā. Un mēs tur skaitam tās lūkšanas, kas kurā brīdī, kuram ir jāskaita. Dievkalpojumā mēs arī skaitam kaut ko, sakam. Un tā ir tā tuvošanās. Es šaubos. Ka tā ir tā. Tuvošanās nav pantiņu skaitīšana. Tuvošanās Dievam ir tā, ka mēs garīgi pieliekam kādas pūles, lai tuvotos Dievam.
lai ko darītu, lai saņemtu svēto garu. Jo ir rakstīts, cik daudz vairāk Tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Jā. Bet, lai tu dabūtu svēto garu, tev ir jātuvojas. Ir vajadzīga tuvošanās. Nevis skaitīšana, bet tuvošanās. Tas ir pavisam kaut kas cits. Un tikai tuvošanās tevi pārveido. Un tikai tad, kad tu tuvojies, tad Dievs tuvojas tev. Tikai tad tuvojieties Dievam, tad Dievs tuvosies jums. Redzi, pa to tuneli ir jāiet uz priekšu, uz gaismu. Kas ir Dievs? Viņam ir jātuvojas. Un kas notiks, kad tu tuvosies savā garā, tu tuvosies. Kas notiks tad Dievs tuvosies tev. Redziet, pazudušais dēls ir rakstīts. Lūkas 15. nodaļā, 20. pantā, ir rakstīts, pazudušais dēls, viņš cēlās, redzi, cēlās un gāja pie savu tēvu, viņš cēlās un gāja, viņš tuvojās. Un tur ir rakstīts, viņam vēl tālu esot, vēl tālu. Tēvs to ieraudzīja un kļuva viņam žēl, un viņš skrēja tam pretī, krīta tam ap kaklu un to skūpstīja. Redzi, ko dara Dievs? Redzi, tad, kad tu izlem tuvoties gaismai, gaisma izlem tuvoties tev. Ir rakstīts, ka Tēvs skrēja, viņa ātri tev tuvojas. Un notiek tās savienošanās ar Dievu. Notiek apkampšanās. Jā, un skūpstīšana. Jā. Svētais skūpsts. Svētais. Notiek savienošanās ar gaismu. Ar Dievu, ar Kristu. Un te ir vēl kāds vārds, ļoti interesants. Jāņa 10:7 ir rakstīts, Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Tātad nevis tikai avis iet pa tām durvīm pie viņa, pie Dieva, ja? Bet pa tām durvīm Dievs nāk pie avīm. Redziet, Jēzus ir tās durvis, nevis tikai, kad mēs ejam pie Dieva, bet kad Dievs nāk pie mums, jo Dievs nāk pie mums tikai caur Jēzu Kristu. Tikai. Redziet, ir tā apusējā satiksme. Nevis tikai, ka mēs ejam pie viņu, bet viņš nāk pie mums, caur ko? Caur Jēzu Kristu. Jēzus ir tas starpnieks starp cilvēkiem un Dievu. Viņš ir tās durvis. Nevis tikai, ka mēs ejam caur šīm durvīm, bet ka caur šīm durvīm debesis nāk arī pie mums. Dievs nāk pie mums. Redziet, viņš ir tās durvis. Jā, un viņš gaida mūs tajās durvīs, viņš gaida mūs. Kad mēs tur satiksimies ar viņu un apkampsimies. Bet, lai tas notiktu, mums ir jāieiet. Un, lai mēs ieietu, mums ir jāiziet no šīs komforta zonas, vai ne? Mums ir jāieiet lūkšanu tunelī, kurā mēs virzamies uz priekšu, uz gaismu. Un tajā virzībā notiek tā satikšanās, tā apkampšanās,
tā savienošanās ar Dievu. Jēzus saka, es esmu durvis, 9. pantā, Jāņa 10:9. Ja kāds ar mani iet, tas tiks izglābts. Viņš ies un izies un atradīs ganības. Viņš ieies, tad ir jāieiet. Ir jāieiet. Un pēc tam tu iziesi un atradīs ganības. Bet, lai tu atrastu tās ganības, tev ir jāieiet. Lūkšana tunelī, lūkšana kambarī. Un nepietiek ar kambari vien, ka tu redzi kambarī, mēs varam tā forši stāvēt uz vietas kambarī, bet tunelī mums jāvirzās. Tikai tā virzība mūs maina. Lūkšana virzība mūs maina. Tur jāpieliek pūles, jāpieliek kaut kāda spēks, kaut kāda gribas spēks, lai virzītos pretī Dievam, kas mūs maina savā līdzībā. No spožuma uz spožumu, no spēka uz spēku. Ir rakstīts, līdz mēs parādamies viņa vaiga priekšā. Tas ir tas lūkšanas svētīkums, ka mēs varam ieiet. Liek viens ieiet, lai noliek malā savus pātarus, savus rakstītās lūkšanas, savus tādas statiku, to, ka viņš pārstāv uz vietas, nekur neieiet. Nē, kungs, ka mēs varam atstāt savu komforta zonu un ieiet tavā tunelī. Lūkšana tunelī, virzīties un savienoties ar tevi, tuvoties tev. Pārveidoties tavā līdzībā. Tikai tā mēs pārveidojamies tavā līdzībā. Halleluja! Slavu! Paldies, klausījāmies, es arī klausījos uz to kungu, ko viņš man grib sacīt, vai ne? Paldies, ka klausieties, lai Dievs svētī visu labu ar Dievu.